Pēc tāda ilgāka pārtraukuma atkal jūsu uzmanībai Prāta banka. Nevar redzēt, vai vēl kāds no skatītājiem ir tur palicis pie ekrāniem, vai visi jau ir aizbraukuši prom. Katrā gadījumā jautājums jums ir sagatavots. Jautājums par 1973. gadu, kad Lielbritānija un Īrija pievienojās Eiropas Savienībai. Jums ir jānosauc vēl viena valsts, kura tajā brīdī to izdarīja. Nu, un jautājumu vēl pie darījuma galda šī vakar 3 spēlētājiem. Ejam spēlēt! Tā iepazīstamies ar šī vakara spēlētājiem. Pie darījuma galda Ilze Riekstiņa. Jep. Sveiki, Ilze. Sveiki. Nu, stāstiet, strādājat vai mācaties vai kravājat koferus? Īstenībā, nu, viss 3 lietas. Viss 3 lietas, kad strādā galvenā, jā. Jautra kompānija mums te būs kādā no fināliem. Nu, ko skaidrs? Ilze, Māris un arī Alīna, es domāju, ka gatavi ir jautājumi. Un tā, Ilze. Kā sauc uz pontona uzstādītu daudzkausu ekskavātoru vai zemes sūcēju, kuru izmanto ostu un upju gultņu padziļināšanai? Ir 4 versijas. Bagars, tarāns, drenauts, eskalators. Televīzijas skatītāji nekliedzēt tik skaļi, ļaujiet Ilzei koncentrēties. Eskalators. Nē. Māri, ko teiksiet atbildot uz šo jautājumu? Man šķiet, ka drenauts. Ne. Un tā, jūs versija. Es teiktu, ka bagars. Bagarē taču tās gultnes. Pareizi. Jautājums Mārim. Kādā Krievu pasakā pie kopīgas vienošanās nekāda nevar nonākt gulbis, vēzis un kurš bija 3? Līdeka. Līdaka. Pareizi. Arī, starp citu, Ilze kaut kur tepatās noteikti skatītāji rindās mazumis vajadzēs palīdzību. Spēlējam finālu. Nu, lūk, arī fināls jūsu uzmanībai televīzijas skatītāji Prāta bankā. Pēc pārtraukuma Prāta bankā man pretīm pie darījuma galda Alīna. Alīnai līdzās Ligita. Visa šī lieta, visa šī spēle notiek ļoti ciešā sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. Un tā, pirmais jautājums. Kā sauc mēbeļu skapju sekciju augšējo papildu elementu veramu skapīti? Abas māja ar galvām, liekam klāt versijas. Liekam klāt versijas, meklējam pareizo atbildi. Kumoda, sekretārs, antresols, konsola. Antresols. Versija C. Pieņemu jūs atbildi. Smukas bungas un ne tādas. Atbildē pareizā. Jums otrajā jautājumā būs jānosauc zinātni, kas tiek uzskatīta par vecāko dabas zinātni. Ņemsiet jautājumu? Jā. Lieliski. Un tā, liekam klāt versijas un skaitam sekundes. Varbūt, ka paspēsiet. C. Astronomija. C. Astronomija. Jā. Atbildi pieņemu. Kādas ir sajūtas tagad? Viena lieta, vai ne? Un arī pareiza. Tā, ar 2 jautājumiem jūs galā tikāt. 3. jautājums no Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā. Tātad jautājums par un ap Eiropu. Skatāmies, kāds ir jautājums. Eiropas mobilitātes nedēļa ir Eiropas komisijas atbalstīts pasākumu kopums, es atvainojos, klimata un vides uzlabošanai. Nedēļas galvenā aktivitāte jums ir jānosauc. Ir tās dienas bez. Lūk, jautājumu vēlreiz varat pārlasīt un padomāt, kas tā varētu būt par dienu, par kuru mēs runājam, un gal galā ņemsiet jautājumu vai neņemsiet. Ņemsim.
Tad liekam versijas klāt, nav ko vilkt gumiju. Diena bez lielopu gaļas, diena bez elektrības, diena bez interneta. Auto. Diena bez auto, saka mums Alīna. Ligita teica, lietas ar uz to auto. Pieņem atbildi. Atbildi pareizi. Tagad jautājums numur 4, un, ja pareizi atbildē, ilustrētā zinātne veselam gadam. Skatāmies, kāds jautājums. Ja jāizvēlas starp divām pastētēm, cūkas aknu vai zos aknu pastēte, dietologi iesaka otro. Kāpēc? Kā jūs domājat? Jā, mēs ņemam jautājumu. Pastētas garšo arī, ja? Jā. Tad. Nu tā, ja ņemam jautājumu, tad liekam klāt versijas. Un kāpēc tad dietologi iesaka to otro? Versija Jā. B. Īsāks mūžs. Pieņem jūsu atbildi, Alīna. Nu, un kas tad tur ir ar to īsāko mūžu? Nu, es domāju, ka viņš ir īsāks, mazāks laiks, kad sabojāt aknas. Es neveselīgu kaut ko, un aknas ir labākas. Un... Mazāk tajās aknās Jā, iekšā, jā. vai ne? Varbūt. Pareizi atbildi. Tieši tā. Nākamais jautājums. Skatāmies. Aploksne vai lādīte? Nu, kā kuram. Bet katrā gadījumā vai aploksnē vai lādītē noteikti ir matu šķipsna, nogriezti nagi un arī vēstuli. Un jums jānosauc būtu šo te sūtījuma autors. Kas tie tādi, kas tādus sūtījumus kaut kur sūtīja? Jā, mēs. Versijas liekam klāt. Pirāti, kosmonauti, kamikadzes, alpīnisti. Kam viņi to sūta? Kam viņi to? Un tā, noderīgā informācija, kas varētu palīdzēt Alīnai atrast pareizo atbildi, ir sekojoša. Mati ir paredzēti apglabāšanai, savukārt vēstuli vecākiem. Rituāliem varētu nodarboties kamikadzes. Pie tā arī paliekam? Pie tā arī palikšu, jā, ka būs. Nu tad labi, pieņem atbildi un aicinu Ligitu atpakaļ pie darījuma galda. Kāda aizā kaut kas tāds? Nu, kamikadzes, pareizi atbildēja Alīna. Kamikadzes. Pietuvojāties jūs galvenajai balvai vēl par vienu soli. Apskatīties mēs varam. Labi. Arī ne tikai paskatīties. Un tā, skatāmies. Šoreiz jautājumā Ginesa rekordu grāmata. Krievu variantā autori vairākus gadus, respektīvi krievi, saskārās ar vienu problēmu. Ja jau neņemat šo jautājumu, tad apskatāmies tomēr. Jā. Viss spēle beigusies, viss skaitītāji apturēti, bet skatāmies, kādas ir versijas. Redz, kur versijās mums ir Maikls Phelps, Hišams L. Geručs, Dairons Robles, Jānis Torps. Pazīstami čaļi? Ko viņiem Torps. Spits vai Spitas, Torps neatrisināja? Phelps, kaut kādas 8, laikam viņš vai 9 tur nopelnīja tajā olimpiādē. Ļoti labi viņš peldēja, vispār fantastiski. Pēc tam, starp citu, arī to peldētāju pieķēra marihuānu pīpējam. Iedomājieties, kā viņam gāja. Un, redz, galā viņš ne tikai uzpīpēja, bet arī palīdzēja krieviem. Es domāju, Alīna, spēle bija ļoti laba. Lieldienās pirmā spēlīta pēc pārtraukuma 480 nekāda vaina. Jautājums skatītājiem. Sūtiet SMS ar pareizo atbildi uz tālruņa numuru 1863. BB atstarpe pareizā atbilde. Ja.